Čau, skrējēji! Tavi 5. nedēļas treniņi būs apmēram tikpat intensīvi kā 4. nedēļā, un es ļoti ceru, ka tev gāja labi, lieliski, un ka pieredze ar ātrajiem intervāliem tev bija pozitīva. Arī šoreiz esmu pierakstījusi uz lapiņas un iesaku to darīt arī tev vai uz lapiņas vai rokas, lai treniņa laikā neaizmirstās darāmais. Kā vienmēr, iesāc savu treniņu ar 5 minūšu iesildīšanos, ko vari apskatīt citā video, kas ir pievienots komentārā. Kad esi iesildījies, uzsāc savu skrējienu ar lēnu skriešanu ar 50% intensitāti un veic to 3 minūtes. Arī kā tāda neliela iesildīšanās sanāks, un pēc šīm 3 minūtēm 1 minūti nedaudz atpūties soļojot. Tad būs treniņa galvenā daļa, kurā jāveic būs ātrie intervāli. 30 sekundes, patiešām ātri skrien, tā izvēlies tādu sprinta tempu. Tas ir tikai 30 sekundes, tādēļ tā ļoti var sevi nežēlot. Pēc šim 30 sekundēm ātrās skriešanas veselas 2 minūtes varēs doties soļus. Tad būs laiks arī atpūtai, neskatoties uz to, ka intensitāte būs bijusi ļoti augsta. Šādus intervālus 30 sekundes plus 2 minūtes veic 4 reizes. Kad tas ir paveikts, atkal 3 minūtes ar 50% intensitāti dodies lēnā skrējienā, un pēc tā 2 minūtes soļo. Šādu kombināciju 3 minūtes plus 2 minūtes veic 2 reizes, un sanāks, ka savu treniņu esi noslēdzis ar soļošanu. Kopumā šis treniņš aizņems tikai 22 minūtes, taču intensitāte tiešām jutīs. Nākamais treniņš šajā nedēļā būs garāks, bet nebūs tik intensīvs. Kā vienmēr sāc ar 5 minūšu iesildīšanos, un pēc tam 4 minūtes dodies skriešus. Taču šoreiz nevis vairs ar 50, bet ar 70% intensitāti, kas nozīmē, ka tu vari sarunāties, tomēr ne brīvi pilnos teikumos. Pēc šīm 4 minūtēm 1,5 minūtes, tad pusotru minūti soļo, lai nedaudz atpūstos, un šādas kombinācijas 4 minūtes plus pusotra minūte veic 6 reizes. Sanāks, ka noslēdz savu treniņu ar soļošanu, un kopumā treniņa garums būs 33 minūtes. Lai tev izdodas, lai saglabājas iedvesma un motivācija, un ja ir kādi jautājumi, ja esi izkritis no treniņu ritma un nezini, kā atgriezties, droši raksti to komentāros un centīšos pēc iespējas palīdzēt. Uz tikšanos nākamajā nedēļā!